Braucām! Hibrīdi iet augšā kalnā! Brauc un Nissans apstiprina. Kupēs un tas, kas izskatās pēc Nissan Patrol šobrīd augšā kalnā ar ļoti līdzvērtīgiem rezultātiem. Un paskatās, Tiburons ir pat priekšā. Tur sēkuma. Aizmūlis pieciņa viņam ir tikmēr. Nissans ir aizbraucis jau prom pārkalnam, tūlīt atbrauks atpakaļ jau paņems šņorē šo. Nissanam vispār nav nozīmīgs ātrums. Tu vienkārši zini, ka lai kurā virzienā tu brauktu, tu vienkārši aizbrauksi līdz galam. Droši un pārliecinoši. Aplausi pirmajai tehnikas vienībai, kas šodien brauc atpakaļ no puskalna. Tā vēl nevienam nebija gadījies. Aizmūlis pieciņa izskatās, ka Suzuki Zanāko trases daļu. Jā, tas labā ceļiņā. Nu, skatās trasē. Tagad Lambiņš šauja vaļā. Kas tur aizmugurē vismaz 5 centimetru garumā kaut kas pilnīgi ārprātīgs. Uztaisīts šeit, ka baigs tas ir bijis kaut kad sākumā. Un diezgan labi iet augšā. Kaut kas nesaslēdzās un kaut kas īsti nerūc. Bet augšā iet tik un tā. Suzuki un Subaru un apsties Subaru speciālai izpildēji. Nu, ļoti skaists brauciens. Tradicionāli viens bagīs brauc augšā, viens pats neskāpēc. Šitas tāds motocikls sierīgs sniegums. Tur ap 10 sekundēm varētu būt. Dizaina veidošana kaut kādās augstās skolās šobrīd vienkārši raud, viņiem sāp acis no tā, ko viņi redz. Kas tiem kroplīšiem salasījušies startā. Bet no Opeliem te ne pirmo reizi, tie zina, ko darīt. Tiem iet. Atskaņot stūri. Labi, tu gribi braukt ar savu mašīnu? Aiziet, neroc uz vietas, brauc uz priekšu! Nu nedari kaunu tiem Opeļiem, kas brauc ar divām priekšām sametinātām uzbrauc taču kaunājus. Viņiem stāstīja, ka tu brauc uz ēgļiem kaunā braukšanā. Tev visi teica, sanāks, tagad ar šito izvēlējies braukt. Optimisma trūkumu nevar pārmest. Iztēles un optimisma trūkumu nevar pārmest. Cerība bija. Ļoti raiba kamabārija. Bagīs, kas nemodēs. Visi uzbrauca kalnā, izņemot Omegu un Infiniti džipu. Visa Japāna raud par šito apkaunojumu. Infiniti nebrauc kalnā. Nē, kur atpakaļ gaidā lejā no kalna un kur pārkalnām. Un tad šeit, ka noslēdzošais brauciens pirmajā brauciena sērijā. Hibrīdiem brauciens cerības spārni. Galvenais, lai neierau pakaļējā ratā tos spārnus. Jā, jo attālums starp asīm nemitīgi mainās. Atkarībā no tā, cik uzdod gāzi. Mēs ar rozā ļoti spēlēsim. Taču tiek augšā. Nu kā? Auto, kurš vispār bija konstruēts, lai pārvarētu nelīdzsvaru vietu uz planētas Zeme, netiek augšā Brieškalnā, kad šodien tur ir uzbraukuši visi
Visu, ko varēja, ko nevar iedot. Ford Focus tur bija augšā, un Volkswagen Iltis neiet. Vienkārši apstedzies ar tiem spārniem un nerādiet. Aplis hibrīdiem otrie braucieni sākas atpakaļ uz startu. Valdis Veips ar savu Tiburonu un Elvis Rubens ar Nissan. Izstāst, ka hibrīda klases braucienu vairāk interesē viņiem skatās nekā tik kalnā. Tas zāles pļāvējs nav ticis kalnā, Opels neko nevar izdarīt, Iltis te kaut ko čakarējās un blamējās. Šī ir klase, kurā visraibākā publika un vismazākie rezultāti. Un visneprognozējamākie rezultāti, un tam Tiburonam vispār kurš tilts ir velkošais nav iespējams nojaust, bet izskatās, ka kaut kas tur aizmugurē domā. Pakaļas polē, priekš ripo. Tas ātrums ir viens un tas pats ātrums vienalga pretkalnu, nokalnu vai caur purvam. Liftam arī nevar uzdot gāzi. Viņš vienkārši brauc. Bet iet augšā tā grūti tikai. Nospied pogus, kur stāv, tev vajag un brauc. Tas Mitsubishi Outback spoilers vietas, Seleksons jau aizbrauc kalnā. Beidzot atlaida sajūgu. Tāpēc tās skaļas izklausās aiziet Mitsubishi Outback. Aiziet pašā oļā. Nopietnais bagīs ar numuru. Visiem pārējiem. Bet tas motors kaut ko šķaudīja un īsti nebrauc augšā pirmajā mēģinājumā. Redzēsim, vai tagad izdosies labāk. Tad Arnolds uzrunājums kreisajā celiņā paliek spolējot uz vietas. Tikmēr Kuzmam līdz pirmajiem 20 metriem bija saregulējis to motoru. Otrajā braucienā tas gluži tāpat kā iepriekš Subaru aizbrauc. Tricikls kādu brīdi spolē, tam beidzot izdodas dabūt ātrumu un saķeri. Trases beigās ar divām astrām kopā. Savukārt Kraševskis 1-3. vieta viņam priekškalnā jau ir, 1-2. vieta viņam arī ir. Nu tagad redzēs, vai izdosies tikt vēl vienu pakāpienu augstāk. Tā, 2-3 reizes sajūta. Vienā brīnišķīgi redzēt, kā cilvēks tā medāļiem, vai tas ir uztaisīts? Pētē, kur sen jau ir bankrotējis, tur jau tāds pāri kaut kur krājumos valījuši. Līgo! Atbilstoši sezonai karoks. Cilvēks pusgadu pāri atbraucis sacensībām. Kā Līgo? Līgo pirmais šajā braucē. Nav pavisam noteikti, kaut arī blakus rūpnīcā taisīts. Un murītis un tricikls tas arī nav. Aiziet! Tur ne bloķis, nekas tā, viņš jau neko nevar aizbraukt. Loķis viņam ir tikai 3. čakrai. Šeit zināms progress ir. Es domāju, tas iedvesmos daudzus nākamgad pieteikties ar Omegām, samaksāt dalības naudu un uzbraukt 50 metrus no starta. Jā, bagiem vajag atsevišķu klasi, izstās ļoti piedaudzīgs šeit šajā jautrajā kompānijā. Bagīs aizmuguras skietiņa, kvadricikls arī. Viņam tikai pakaļ piedziņa, kāpēc viņš tur čakarējās? Ja priekš šitiem negriezās, tad jau var netikt augšā, jā. Es neviens neliks to, ka viņš nedarās. No, kaut kāda ugunsrobā rāpī, nu neslēdzies vairāk, brauc. Vajadzēja otro, man liekas, viņš arī 3. tagad nokus. Un paliek uz vietas. Draugi smējās, mamma skatās, nu. Vai tev to vajadzēja?
Mārs Rieksniņš, tagad Elksnis pret Rieksniņu, pirmā vieta pret ceturto. Mārs Rieksniņš ar pilnpēc vairāk nekā 2 reizes Viltotā kvadricikla brīnuma ir izdevies sasniegt trešo labāko rezultātu, kaut arī šķiet motors brīžiem iet un brīžiem neiet. Tagad līdz finālim šķiet, ka beidzot tās sveces būs iztīrījušās un beidzot iet. Mārs Rieksniņš kreisajā celiņā, turpat blakus Ritvars Elksnis labajā. Nu, savukārt, ja jūs vasarā gribat redzēt, kā šie čaļi cīnās un kā šeit 3/4 no finālistiem hibrīdu pret Arnoldu Uzulēnu. Vēl viena cīņa, 6/10. Klaus Žogins bija Uzulēnam priekšā. Uzulēnam izdots lielisks starts. Šeit, ka Jānis Motor viņš labāk iet, tam Vildogai kvadriciklam cerības bija vienlaiks. Viņš trešo vietu hibrīdu klasē. Uzulēns atkal no starta ir ļoti ātrs galvenais noturēt to tempu līdz galam. Elksnis izskolēs tādā. Kvadricikls ir ātrāks. Ļoti liels. Nu, tagad cīņa par pirmo vietu. Tik līdz pārstāvu līnijai, kad motors tikai apbrīnot to, cik maz viņām zaudē Žogins ar savu aizmuguras pieciņas braucavrī. Hibrīdu klasē pārējie 75% no fināla dalībniekiem vasarā ir sastopami autokross čempionātā. Uzulēns aiziet, sniegs un dobro vakaris. Arvien labāk iespējams, ka tas jau būtu arī panākuma atslēga. Tagad vēl viens brauciens jāvien cīņa par hibrīdu klasē. Mārs Rieksniņš aizbrauc ar savu pilnvērtības komiju. Žoginam kāds brīdis paiet, kamēr ieskrienas un visā autokrosā. Tas ir cienījams rezultāts. Mārs Rieksniņš pirmajā vietā,